pagājušo ceturtdienu Saeima pieņēma grozījumus komerclikumā, kas paredz, ka uzņēmuma pamatkapitāls tiks automātiski pārreikināts no latiem uz eiro gadījumā, ja tas pats nebūs laikā iesniedzis šīm uzņēmumām nepieciešamās dokumentus. Termiņš konkrēto dokumentu iesniegšanai ir nākamā gada 30. jūnijas. Plašāk jauno kārtību lūksim skaidrot Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra galvenajai valsts notārei Gunai Paiderei. Labrīt! Labrīt! Sakiet īsumā, ko nozīmē uzņēmējiem nesenie grozījumi komerclikumā? Sāksim ar to, ka šie grozījumi komerclikumā ir jāsadala divās daļās. Viena daļa ir tā saucamie antireiderisma pasākumi, kas ir uzņēmuma pretiesiska pārņemšana. Komerclikumā jau 2013. gadā tika veikti būtiski grozījumi, jo bija gan publiski izskanējuši gadījumi, kad ir notikusi uzņēmuma pretiesiska pārņemšana, un tad arī valdība un Saeima rīkojās, pastiprinot prasības dokumentiem, kur tiek iesniegt uzņēmuma reģistrā. Un viens no šiem dokumentiem ir īpašnieku saraksts. Un 13. gada grozījumi paredz, ka līdz šā gada 30. jūnijam visiem uzņēmumiem ir jāiesniedz šie īpašnieku saraksti pēc jaunās kārtības. Un ko Saeima lēma pagājušo ceturtdienu ir, ka viena īpašnieka sabiedrībām šai reformai nav beigu termiņa, tātad nav jāiesniedz obligāti šie dalībnieku reģistra nodalījumi līdz šā gada 30. jūnijam, bet to var izdarīt jebkurā citā laikā. Ja ir kādas citas izmaiņas uzņēmumā, tad arī pie reizes var iesniegt šo te jauno dalībnieku reģistra nodalījumu. Tas nozīmē, ka viss it kā ir kā līdz šim, tikai tiem cilvēkiem, kur uzņēmums ir reģistrēts uz vienu cilvēku vārdu, vairs nav speciāli jāskrien uz uzņēmumu reģistru, lai izpildītu likuma prasības. Tieši tā, un tā ir liela uzņēmēju daļa, jo šādu uzņēmumu, kur ir viens īpašnieks, mums ir aptuveni 80%. Tātad šie uzņēmēji var būt mierīgi un var turpināt strādāt, un līdz 30. jūnijam nav jāskrien uz uzņēmumu reģistru. Parunāsim mazliet kopumā par šo antireiderismu situāciju. Kas pirmkārt notiks ar uzņēmējiem, kas šīs prasības neizpildīs laikus, ja tie nav viena īpašnieka uzņēmuma? Protams, tur, kur ir divi un vairāk īpašnieki, tātad uzņēmumos, tieši SIA ir šī prasība līdz šī gada 30. jūnijam iesniegt šo dalībnieku reģistra nodalījumu. Ja tas netiks izdarīts, tas jau ir pašu uzņēmēju interesēs. Nekādas sankcijas un represijas no uzņēmuma reģistra puses nesekos, bet jāatcerās ir mērķis, kāpēc vispār šādi grozījumi komerclikumā bija un kāpēc šīs prasības pastiprinājās. Jo uzņēmēji pārsvarā vēlās, lai valsts netraucē viņiem strādāt. Kamēr viss ir labi, ir šī prasība, lai ir mazāk iejaukšanās, mazāk birokrātijas, zemākas izmaksas. Bet tiklīdz kaut kas notiek nelāks, tā no valsts tiek sagaidīts, kāpēc valsts nenovērš šīs pretlikumīgās darbības. Līdz ar to, atceroties šo mērķi, kāpēc vispār šīs prasības pastiprinājums un kāpēc uzņēmuma reģistrā ir jāiesniedz šie dokumenti, tad tas ir pašu uzņēmēju interesēs. It sevišķi tur, kur ir divi un vairāk īpašnieki, ir šie riski reiderisma, iekšējie strīdi ar sadarbības partneriem. Tā nav tikai dokumentu viltošana, ir dažādi šīs reiderisma izpausmes. Bet vai šobrīd ir izdevies maksimāli ierobežot pretiesisku uzņēmumu pārņemšanu? Faktiski, ja mēs runājam par situāciju, kas bija iespējama pirms šiem grozījumiem, ka varēja ar viltotu dokumentu palīdzību pārņemt uzņēmumu, tad šis ir novērsts. Kopš ir šie grozījumi komerclikumā, šādi gadījumi vairs nav konstatēti. Bet jāatcerās, ka tās nav vienīgās reiderisma izpausmes. Var būt dažādi iekšējie uzņēmuma strīdi, un tur ir pašiem uzņēmējiem jāpievērš uzmanība, kā viņi kārto iekšējo dokumentāciju, kā tiek pieņemti lēmumi un daudzi citi aspekti. Līdz ar to pašiem arī ir sevi jāsargā. Tātad daļa problēma, kas saistīta ar uzņēmumu ļaunprātīgu pārņemšanu, jau ir novērsta. Jā. Runājot par šo grozījumu otro daļu, kas saistīta ar šo pamatsummas automātisku pārreikināšanu uz eiro, ar ko tad uzņēmējiem jārēķinās, ja tie nepieciešamie dokumenti līdz 2016. gada 30. jūnijam netiek iesniegti? Tātad pirmkārt, lai būtu skaidrs,
Ko paredz šie grozījumi? Automātiska pamatkapitāla pārrēķināšana notiks pašā reģistrā, bet tas nenozīmē, ka uzņēmējiem nav jānāk uz uzņēmuma reģistru. Jo viens ir ieraksti publiskā reģistrā, un otrs ir uzņēmuma iekšējie dokumenti, kas daļa glabājās arī uzņēmuma reģistrā, kā statūti, tie paši īpašnieku saraksti. Un šajos dokumentos izmaiņas netiks veiktas. Tātad līdz 2016. gada 30. jūnijam visiem SIA un visām akciju sabiedrībām ir ieteicams nākt uz uzņēmuma reģistru un veikt šo te pamatkapitāla pārrēķināšanu un savest kārtībā šos savus dokumentus. Grozījumi paredz, kas notiks pēc šī 2016. gada 30. jūnija. Tad uzņēmuma reģistrs tiem uzņēmumiem, kuru pamatkapitāls vēl joprojām būs latos, publiskā reģistrā pārrēķinās šo pamatkapitālu uz eiro, bet dokumenti, kas glabājas arī uzņēmuma reģistra lietā, vēl joprojām paliks ar summām latos. Un faktiski tie uzņēmēji, kas būs atnākuši līdz šim reformas beigām uz uzņēmuma reģistru, viņu ieguvums ir atvieglojumi, jo nav jāmaksā valsts nodeva, kā arī nav tik stingras dokumentu noformēšanas prasības, ja dokumentos mainās tikai šīs summas no latiem uz eiro. Tā, kad ieguvēji ir tie, kas atnāk līdz reformas beigām, bet tie, kas neatnāk, arī sankcijas un represijas netiks vērstas pret uzņēmumiem, jo gadās visādi, un uzņēmuma reģistrs nav tā iestāde, kur uzņēmēji regulāri apmeklē, jo faktiski var nodibināt uzņēmumu un vairāk arī neatnākt uz uzņēmuma reģistru, tā ka varētu būt situācija, ka uzņēmums darbojās un viss notiek, bet vienkārši ir palaiduši garām šīs te prasības, tad sankcijas netiks nekādas vērstas, bet tad, kad nākamo reizi nāks uz uzņēmuma reģistru ar kādām citām izmaiņām, tad gan mēs par šo te prasību atgādināsim un būs šie te dokumenti jāsakārto. Katrā ziņā tātad viss tāpat būs jāizdara, vienkārši tas ir veids, kā jūs paši savos papīros ieviešat kārtību un jums būs jau pārrēķināts uz eiro, bet tāpat uzņēmējiem tas būs kaut kad jāizdara, pat ja tas netiks izdarīts termiņā, un arī, es saprotu, būs vairāk jāmaksā par to pēc tam. Jā, būs arī šie atvieglojumi pēc reformas noslēguma beidzās, jo reformas termiņš ir 2,5 gadi, tomēr pietiekošs laiks, lai nebūtu īsā laika posmā visiem jāatskrien uz uzņēmuma reģistru, bet, ja kāds paliek... Tas, ko arī mūsu raidījumam bieži saka uzņēmēji, ir tas, ka saistībā ar uzņēmumu reģistru, tīpaši tajās pīķa stundās vai laikā, kad ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas vēlas veikt kaut kādas izmaiņas, esot tik garas rindas, ka to pat vienam darba dzīvē ierautam cilvēkam īsti nesot iespējas izstāvēt, pat bagātākie sūtot savus grāmatvežus, kurus pēc tam, kuri sagaidījuši rindu, nomaina uzņēmumu īpašnieki, vai ir kaut kādi veidi, kā uzņēmuma reģistrs plāno šīs rindas mazināt? Faktiski jā, rindas mums ir vienā pakalpojumā, kas saucās parakstu apliecināšana. Bet uz ko es gribētu vērst uzmanību, ka šo pakalpojumu var saņemt ne tikai uzņēmuma reģistrā. Ir alternatīvas. Tātad likums ir noteicis prasību, ka dokumentiem, kas tiek iesniegt uzņēmuma reģistrā, ir nedaudz stingrākas prasības. Nepietiek, ka pats parakstās uz šiem dokumentiem, vajag šo te notariālu apliecinājumu. Tātad to var izdarīt. Ja nav elektroniskais paraksts, var izdarīt klātienē divos veidos, vai nu nākot uz uzņēmuma reģistru, bet tad ir šī rinda, kas mums pēdējā laikā ir ļoti gara. Un otra alternatīva ir zvērnāts notārs. Bet no šīm visām nērtībām un rindā stāvēšanām un izmaksām var izvairīties, ja ir drošs elektroniskais paraksts. Tad šie speciālie apliecinājumi vairs nav nepieciešami un faktiski dokumentus var sagatavot no jebkuras vietas, parakstīt no jebkuras vietas un atsūtīt uzņēmuma reģistram. Un mēs labprāt strādājam ar elektroniskiem dokumentiem un tos pieņemam. Un šie statistikas rādītāji arī liecina, ka elektroniskie dokumenti kļūst arvien populārāki, jo jau aptuveni no 40% no iesniegtajiem pieteikumiem jau ir elektroniskā formā, un tie, kas pamēģina darboties ar elektronisko parakstu, tie arī vairāk rindās nenāk stāvēt.